Sveiki, dārgie filmu fani! Ja jums patīk asa sižeta komēdijas, tad sagatavojieties. Šodien mēs runāsim par 2024. gada gaidītāko filmu Beverly Hills Cop XLF. Ticiet man, šajā filmā ir viss, kas jums patika iepriekšējās daļās, un vēl vairāk. Edijs Mērfijs atgriežas Aksela Folija lomā, un viņš joprojām ir tikpat foršs kā vienmēr. Šarms, joki, asa sižets, viss viena vieta. Filmā Beverly Hills Cop XLF mēs redzēsim Akselu Foliju, atgriežamies Beverly Hillsā vēl vienā trakulīgā piedzīvojumā. Šoreiz viņam jāizmeklē terorisma lieta, kas varētu apdraudēt visu pilsētu. Protams, viņam būs jāizmanto savs prāts un lieliskās cīņas prasmes. Filmā redzēsim arī jaunus aktierus, piemēram Krisu Roku un Tifaniju Hadišu, kas pievieno filmai humoru un jautrību. Ķīmija starp aktieriem ir lieliska, radot daudz neaizmirstamu ainu. Un, protams, neiztikt bez asa sižeta. No ātrgaitas pakaļdzīšanās līdz elpu aizraujošām apšaudēm, Beverly Hills Cop XLF liks jums sēdēt uz adatiņām no sākuma līdz beigām. Neatkarīgi no tā, vai esat filmas fans vai skatāties to pirmo reizi, šo filmu noteikti nedrīkst palaist garām. Tā ir filma ar smiekliem, spriedzi un aizkustinošiem mirkļiem, tāpat kā iepriekšējās daļas, kas visiem tik ļoti patika. Sagatavojiet popkornu un baudiet Aksela Folija atgriešanos. Nepalaidiet garām Beverly Hills Cop XLF gada asa sižeta komēdiju. Paldies par skatīšanos! Neaizmirstiet nospiest patīk un abonēt kanālu, lai saņemtu jaunumus par citām filmām. Uz tikšanos!